Vēl viens pieredzes sāpīgais stāsts. Rekur baigs smukais zālē maisījums, vai ne? Var redzēt, ka te pārsvarā ir āboliņi. Pārsvarā rekur ļoti skaists sarkanais āboliņš, šitais sarkanais. Daudz baltā āboliņa. Rekur viņš arī zied tur apakšā. Un salīdzinoši vāja stiebrzāle. Un saimnieks man saka, baigi slikti auga stiebrzāle, labi auga āboliņi, bet nav masas. Visu darījām tā, kā tu teici. Lietojam maz slāpekļa, tikai kaut kādi šeit kopā ir. Tagad ir 2. pļāvums, jau nopļauts, šitais būs 3. Un šodien ir 2. jūlijas, starp citu. Un viņš saka, tu jau mums teici, ka nevajag daudz to slāpekli. Es teicu, jā, bet es to teicu par lucernu. Respektīvi šeit labs piemērs. Saimnieks mazliet pārprata. Lieto slāpekli maz, te kaut kādi 50 kg tīrvielais slāpeklis. Lietot visā šajā gadā. Citu mēslojumu te nav bijis. Šogad zālēs ir sēdz pagājušajā gadā. Un attiecīgi mēs redzam, ka tauriņzieži šeit attīstās labi, bet stiebrzālēm šeit klājās grūtāk. Tāpēc arī virsroki ņēmuši tauriņzieži. Un tāds stāsts par mēslošanu un tauriņziežu un stiebrzāļu maisījumu reakciju uz to. Čau!